Īhā! Sveiciens Digituvi stāstos. Cērtēlē kiberdrošības eksperts Armīns Palns pie manis ciemos. Armīn, čop! Sveiks! Tu vesels? Es vesels, jā. Veselība iekšā, slimība ārā. Šis īstenībā ir kaut kādā ziņā par mūsu veselības stāsts. DNS ugunsmūrs, tas ir mūsu veselības stāsts. Nu, drīzāk digitālā veselība. Jā, digitālā veselība, bet tā jau arī ir mūsu veselība. Jo viena lieta nolikties ar plauškarsonu, bet cita lieta nolikties, kad tev komps ir pilns ar vīrusiem un vēl zina, kas tur vēl rītā notiksies. Nu, ne tikai apmeklēt kādas kompromitētas lapas vai viltus vietnes, ietekmēs arī mentālā veselība, stress, viss pārējais, kas tagad būs. Un par laimi DNS ugunsmūris no šitā pasargā. Tiem, kuriem nav DNS ugunsmūris, tas ir bezmaksas rīks. Pie tam nav iespēja arī noziedot, ja? Nē, noziedot arī nē. Tas ir bezmaksas rīks, viņš ir instalējams telefonā, Android, iPhone telefonos, var lejopielādēt bez maksas, kā arī tas neaprobežojas tikai ar aplikāciju, var arī datorā uzstādīt maršrutētājos. Mums CERTLV mājaslapā ir pamācības, kā to izdarīt, un ja kas var arī droši uzrakstīt, mēs pastāstīsim. Šodien jāatzīst, ka televizori arī ir tie paši kompīši. Nu, tikai ekrānos bišķīt lielāki. Televizoram arī var uzlikt DNS ugunsmūri? Protams. Man jāuzliek tad rūterim, ja? Skaties, jā, televizors lieto internetu no rūtera. Ja rūteri iestatījumus, tad arī pilnīgi visas iekārtas. Pat tosteris ir tas, kurš ir pieslēgts pie interneta, būs ar DNS ugunsmūri. Un šodien jau, vējasmašīna, piemēram, ir pieslēgta internetam. Jā. Tas nozīmē, ka tas viss ir arī uzlaužams. CERTLV kiberdrošības eksperts šīs dienas galvenais stāsts mums ir mīti un patiesības vai puspatiesības vai nepatiesības par DNS ugunsmūru. Pirmais ir DNS ugunsmūrs ēd man bateriju. Nu tā, ka viss telefons beidzās pēc 10 minūtēm. Taisnība vai? Nē, tie ir absolūti meli. Šī lietotne patērē ļoti maz bateriju. Viņa strādā fonā, viņa savu darbu dara, bet tā kā ēstos bateriju, tas tā nav. Telefona baterija ietekmēs no vairākiem faktoriem. Nolietojums, arī kādas citas mēs lietotnes lietojam, tas pats Facebook, YouTube. Jebkurā gadījumā, jebkurš var iet savu telefonu iestatījumus un paskatīties, kas tad to bateriju galā ēt nost. Jo neatkarīgi no tā, vai tas ir Androids vai tas ir ābols, tu tur settingos var apstīties. Protams, kas notiek ar tā bačiņu? Protams, mēs arī redzējām sociālos tīklos, piemēram, daži cilvēki tur rakstīja, izdzēsu DNS ugunsmūra aplikāciju, man tu pēkšņi, dienu vairāk telefonu tur, bet, pilnīgi tā nebūs taisnība, jā. Tā nebūs taisnība. Iespējams, ka tajā dienā nekas netika lietots, un tāpēc arī tas telefons arī ilgāk notur. Tā, par DNS ugunsmūru es jau ieminējos, ka tu nāks pie manis ciemos. Ir sveiciens no 22500. Tā ir Anete, kas rakstā čaligonu par ugunsmūru runājot. Nezinu, vai tas ir normāli vai nē, bet vienu mēnešu laikā ir bijuši 136 atvairījumi. Tā rakstā starī klausītāja Anete. Jā, lietotnes viena no funkcijām ir parādīt atvairījumus. Tas atvairījums nenozīmē, ka tagad ir viss kompromitēts un tā tālāk. Tie ir atvairītie domēni, apmeklējot kādu lapu, tiek triggerēti ļoti daudzi servisi, kas tiek izsaukti. Viens no tiem vispopulārākais ir Yandex metrika. Un es varbūt par to Yandex tā mazliet vairāk varu pastāstīt. Tā telemetrija, ko ievāc Yandex, faktiski viņa sūta tos datus uz Krieviju. Un tad Krievijā šos datus noteikti apkopo un tas skatās, kas Latvijas iedzīvotājiem interesē, par ko viņi uztraucas, ko viņi apmeklē. Un tādā veidā var veikt pret mums propagandu, viltus ziņas ar mums aktuālo tematiku. Un aizlidot metrikas sūtīt uz Krieviju, mēs tādā veidā arī sevi pasargājam. Jā, te papildinājums no Anetes. Viņa rakstā, visvairāk kā reiz Yandex.ru. Jā, tieši tā. Jā. Bet, ja tā godīgi, kopš es esmu uzlicis ugunsmūri, tas ir jau pāris gadi jau būs, man liekas. Man ir 190 atvairījumi tikai tādā ziņā. Ja te bija mēneša laikā 136, tad man ilgākā laika posmā ir 190 pavisam kopā.
Un ja paskrolē, tad pārsvarā Yandex.ru. Tieši tā. Nu, principā šie atvērumi var triggerēties no ikdienas lietošanas, ikdienā apmeklējot kaut kādas tur lapas. Ja tas nav Yandex, piemēram, šajās dienās ir ļoti aktuāli SEP phishingi. Tas ir viltus lapas, kas izliekas par banku un aicina tad ievadīt datus un vispārējo. Arī, piemēram, lapas, kas uzdodas par ziņu portāliem un aicina cilvēkus uz investīcijām šaubīgajām platformām. Un arī tādas mēs strādājam, mēs identificējam un ieliekam šajā kaitīgajā sarakstā. Un cilvēks, kurš tīša vai netīša mēģina apmeklēt šo servisu, viņš tiek apturēts un pasargāts. Armīna, kā tur ir, ja es, piemēram, pamanu kādu aizdomīgu lapu, es varu ziņot jums uz CERTEL vai man jāziņo? Protams, es pateikšu, ka tagad sabiedrība ir ļoti aktīva un sūta mums vēstules, ko saņēma, tās pat īziņas arī pārsūta. Un tas arī ar šo darbību, ko viņi dara, viņa faktiski pasargā ne tikai sevi, bet arī pasargā, piemēram, savstrādiniekus, kuri arī lieto DNS ugunsmūri. Un nosūtot mums vēstuli, viņi piedalās šajā kopienā, kas nodrošina Latvijas aizsardzību kibervidē. Līdz ar to labi, ka cilvēkiem nav vienalga. Es skatos rakstā Baiba 29250, ka nevis pārsvarā, bet tikai Yandex. Vienīgi te skatos, ka mainās tās adreses. Ir an.yandex.ru, tad ir vienkārši Yandex.ru, bet tikai vienīgi Yandex. Vai zem tā Yandex tur beigās nepalien jau arī kaut kas cits jau apakšā? Rego Andris, piemēram, es neesmu ievērojis, ka vietējā rajona avīzītē ieeja un Yandex parādās atvaira. Nu, tā vēsturiski ir izveidojies, ka bija principā divas lielas platformas, kur sūtīt telemetriju, lai, piemēram, paskatītos mājaslapas apmeklētību un visu pārējo. Un tas ir Google un Yandex, un tas tā iegājis vēsturē. Un, uz šo brīdi vēl arī ļoti daudz lapas ir vēl iebūvēts skripts, kas paredz metrikas savākšanu un apmeklētājiem. Tā, vai ir iespējams, ka aplikācijas var atslēgt ugunsmūru manā telefonā, jo es pats nebiju izslēdzis, bet bija izslēgts, tā raksta Juris. Vai tā varētu būt, ka tur aiziet āķis kaut kāds izdara savu darbiņu? Tur ir opcija. Ka tu vari apturēt ugunsmūru uz 10 minūtēm, uz stundu, uz vienu dienu vai pavisam? Jā, tieši tā, ir tāda iespēja jo ir kaut kāds labs, kur tev ugunsmūrs nelaidīs. Nē, es nesaku tikai pieaugušo lapas, vispār lapas. Man kaut kas negāja, bet es tagad neatceros, kas. Kaut kas pēkšņi LMT negāja, vai kaut kas man negāja. Un tam man vajadzēja aiztaisīt ciet DNS ugunsmūri, un pēc tam bija jāatcerās, ka jāpalaiž apakaļ. Nē, es šajā gadījumā, tas būs nekorekti teikt, ka LMT kaut kas negāja. Tur paša infrastruktūrā bija tādas mazas kļūdas, kaut kādi bagi saucamie. Jā, kā rezultātā bija brīži, kad ar ieslēgdienas ugunsmūri nestrādāja. Mēs šo situāciju veicām analīzi un veicām atjauninājumus, kas novērš turpmāk šādas dīkstāves. Un, ja jums ir vēl joprojām vecā versija, tad atjaunojiet viņu, lai tas vairāk tā neatkārtojas. Mēs uzklausām iedzīvotāju ieteikumus un arī uzklausām problēmas, ar ko viņi sastopas, un pie tā strādājām, lai servis būtu drošāks, stabilāks un mazāk pamanāms. Ja viņš strādā fonā, viņš savu darbu dara un darbu dara labi, un jums dara mierīgāku dzīvi. Tā, Dīdis prasa, kā sauc tas ugunsmūra aplikācijas. Dīdzi, tā tas arī saucās, DNS ugunsmūris vienkārši. Jā. DNS ugunsmūris. Play Store vai App Store var. Bez maksas pie tam.
Tā, ja man, no Mārtiņas veiciens, ja man router DNS ir mans Atgard home, ja man router DNS ir mans Atgard home, es varu izmantot ugunsmūri no Mārtiņas veiciens. Tu saprati jautājumu? Tātad viņam routers ir Atgard home pievienots, ja? Reklāmas tas jā, es sapratu. bloķis. Ir tā, ka ir vairākas konfigurācijas, kādā veidā cilvēki nokonfigurē savas tīkla iekārtas mājās. Daži izmanto, piemēram, to pašu P-hole, daži pat tieši uz kādiem ārējiem servisiem pārveza DNS iesatījumus. Ja vienā gadījumā vajag izvēlēties vai nu izmantot ārējo servisu vai DNS ugunsmūra, DNS IP adreses, tad citā gadījumā, piemēram, ar P-holu, tur tad var no routera uz P-holu un tad no P-hola uz DNS ugunsmūri. Tā, Ivars stāsta, ka Garmin lietot nedarbojas ar ugunsmūri. Tā varētu būt? Nē, tā nevarētu būt, bet jebkurā gadījumā Ivars, ja? Ivars, jā. Ivars var droši mums atsūtīt uz Certats.lv vēstuli, lai mēs šo gadījumu arī izskatīsim, notestēsim pie sevis un ja būs nepieciešams, tad arī veiksim izmaiņas, ja tas apstiprināsies. Tā, par tām patiesībām un mītiem. DNS ugunsmūris redz, ko es daru internetā. Pilnīgas muļķības. Pilnīgas muļķības. DNS ugunsmūris nekādā veidā neietekmē jūsu telefonu, viņš neskatās bildes, viņam vienkārši tādu pat tiesību nav. Vienīgais, ko viņš dara, viņš skatās DNS pieprasījumus un pat nevis skatās, bet sūta DNS pieprasījumus uz NIC.LV DNS serveriem. Tur ir saraksts ar kaitīgiem domēniem, un ja DNS sakrīt ar kādu no sarakstiem, tad attiecīgi atsūta atpakaļ drošo piezemēšanas servisi, un cilvēks tiek pārvirzīts nevis uz kaitniecisko lapu, bet uz drošo serveri. Tā, Zelāts raksta, ka jūs te maldināt visu valsti, jo tas DNS ugunsmūrs nesauc DNS ugunsmūrs, bet gan DNS firewall. Tas ir tev angļu valodā, viss ir uzliks, tad tev radīsies DNS firewall, bet ir īstais jebkurā gadījumā. Es redzu, ka tev tur tajā veikalā ir īstais, paskaties, reko. Man kaut kādā Jā, pazuda. Pazuda. Reku, tu redzi. Tas ir angļu versijā, bet mums tas ir tas pats. Bet mums ir, tur rakstīja DNS ugunsmūris. Mums ir DNS ugunsmūris, mūsu latviskais nosaukums. Yes, DNS ugunsmūris. Svarīgi ir paskatīties izdevēju, kurš viņu izdod, un tur jābūt Certat.lv. Tā, kaut kāds error enabling extension. DNS ugunsmūris. Kaut kas nelaiž iekšā, kas tas ir pa joku? Tūlīt tās atrasināsim visiem DNS ugunsmūru problēmas. Tur kaut kāda aizsardzība ir pašam telefonam izskatās, kas neļauj uzinstalēt ugunsmūru savukārt. Ir nepieciešams telefona modelis, uz kura mēģina uzinstalēt šo lietotni. Tā kā arī droši pārsūta šo bildi un savu telefona modeli uz Certat.lv, mēs viņu izskatīsim. Tā, šito lietu tu zini. Tas gan tā ir bijis, ka tas bija LMT stāsts kādreiz, bet tas bija tas saistībā ar to bagu saucamo, ja? Ka nestrādā internets, tad tu atslēdz DNS ugunsmūru un aiziet. Tas bija kurmīts. Jā, tas arī bija tur interneta savienojuma problēma dēļ tas tā bija, bet šobrīd tas ir atrisināts. Jā, tagad pēdējā laikā tā nav bijis, jā. Un ir iekonfigurēti arī aizsargu mehānismi, kas šo novērš. Tā, sveiki, DNS strādās tāpat kā Latvijā, ārpus Latvijas, sveicieni no Kanādas. Par ugunsmūru ārpus Latvijas robežām jautājums. Jā, arī strādās. Tas arī ir tas labais bonus, ka jūs varat braukt pa jebkuru valsti un jums arī strādās. Jāpiemina ir tas, ka DNS ugunsmūra saraksti tiek veidoti no tiem domēniem, pārsvarā no tiem domēniem, kas ir raksturīgs Latvijai.
tie domēni, piemēram, kuri tiek sūtīti citās valstīs, varbūt Latvijā tas nav tik aktuāls, bet mūsu saraksts ir unikāls ar to, ka mēs identificējam tos domēnus Latvijā, uz Latvijas iedzīvotājiem un arī ļoti ātrā laikā, maksimums līdz stundai, bet parasti tas notiek 10 minūšu laikā, kad mēs identificējam, mēs viņu pārbaudam, pārliecināmies un tad ievietojam sarakstos. Un tas ir svarīgi tāpēc, ka šāda veida uzbrukumus, piemēram, kaut tad paņemsim to pašu viltus lapu, kas izliekas par bankām. Tas pīkis pats svarīgākais ir tās pirmās stundas, kad tas cilvēks saņem, viņš redz, ka tas ir kas jauns un viņu mēģina atvērt vaļā. Un tad viņš ir uzspiedis, un tad viņš ir iekšā. Jā. Un tieši tāpēc ir ļoti, ļoti svarīga šī reakcija, kad mēs viņu ieliekam kaitīgajā sarakstā, un tad pēc 3-4 stundām var redzēt, ka tas pīkis samazinās, un cilvēki jau ir izlasījuši, izdzēsuši, mums pārsūtījuši, un tad vairāk šī kampaņa, vismaz uz konkrēto lapu, vairāk nav aktuāla. Un unikālais gadījums Latvijā ar to, ka mēs apkopojam domēnus, kas ir mērķēti uz Latviju, un nobloķējam. Ja mēs, piemēram, šādus sarakstus vāktu no kādiem citiem provideriem, nevis provideriem, no citiem sarakstiem, kas ir ārpus Latvijai, viņi varētu pienākt, pēc dienas kaut kā tā, un viņi pienāktu neaktuāli. Un mēs tiešām ļoti daudz darba ieguldām, lai pēc iespējas ātrāk varētu pasargāt latviešus. Tā, par latviešiem, kas grib arī pasargāt paši sevi un mēģina uzstādīt video novērošanas kameras. Viena konkrēta no Gintas veiciens Ezvizes video novērošanas kameras. Kaut kāds laiciņš pagāja, kamēr es sapratu, viņš raksta. Izslēdz ugunsmūru, uzinslēja kameru un tad atkal ieslēdz ugunsmūru. Gāja ilgi, kamēr sapratu, kas vainīgs. Ugunsmūras neļāva uzstādīt Ezvizes novērošanas kameras. Es nezinu tādas Ezvizes, bet... Es arī ieteiktu atsūtīt mums, jebkurā gadījumā, jautājumi izklausās visai līdzīgi. Ja jūs novērojat, ka kaut kas nestrādā, atsūtiet lūdzu mums, lai mēs šo varētu apskatīties, izanalizēt un izlabot. Mēs tiešām vēlamies, lai šī lietotne strādātu jums bez problēmām, lai jūs vienkārši izbaudītu to digitālo dzīvi. Tāpēc kopā uztaisīsim labu produktu. Tā ir tā doma. Ja jums kaut kas nestrādā, nečortojieties un neizdzēsiet, bet padodiet CERT.LV ziņu. Jā, droši kopā padodiet. Mēs padarīsim to produktu labu. Mēs esam ļoti draudīgi un ļoti, ļoti pretīm nākoši un izskatām jebkuru ierosinājumu vai sūdzību. Un tad attiecīgi arī rīkojamies. Mums galvenais produktu ir uzlabot ļoti kvalitatīvā un augstā līmenī. Un par šiem gadiem tas pīkis ir ievērojami audzis, ja salīdzināt par to, kā tas bija agrāk un tagad. Un tagad viņš tiešām ir ļoti pat konkurētspējīgs produkts ar ārvalstu produktiem, un mēs esam saņēmuši ļoti daudzas atsauksmes arī no ārvalstīm. Tas varētu būt tāds kā mūsu Latvijas veiksmes stāsts, un arī ir bijuši testi, kur cilvēki vienkārši savu hobiju pēc salīdzināja tos sarakstus ar citiem produktiem, un jā, mēs nebijām atpalikuši, mēs bijām vienā līmenī, un man liekas, tas ir ļoti labs rādītājs, ka jau ne mēs stāstam par ugunsmūri, bet jau citi cilvēki sociālos tīklos, blogos uzraksta, ka jā, es esmu notestējis, un viņš tiešām strādā, viņš tiešām ir labs. Labs un bez maksas, tādā ziņā tās divas lietas parasti neiet kopā. No kurienes piķis? Nestāstiet, ir labi. Tas nav komerciāls produkts. Mēs esam valsts iestāde un no valsts budžeta. Tādā ziņā, jā, tas ir mūsu drošības jautājums. Tieši tā. Jo tie principā ir droni, kas lido. Tādā ziņā pārnestā nozīmē, bet principā tie ir tādi paši draudi. Ar ko DNS ugunsmūris ir labāks par citiem produktiem? Varbūt kaut kāds konkrēts lietas var iezīmēt, jo tikai ieminējies, ka
produkts ir sanācis ļoti labs, tik labs, ka slavas dziesma iet pa priekšu pašam produktam, ar ko labāks par citiem, jo ir jau iespēja izvēlēties. Šajā gadījumā bezmaksas, man liekas, ir viens plus, ja tu vari dabūt kaut ko. Parasti bez maksas ir tāds, un tad tu piemaksā, un tad dabū pilno produktu. Šajā gadījumā mēs dabūnam pilnu produktu bez maksas. Man liekas, tas jau ir viens liels pluss, kuru DNS ugunsmūrs ir priekšā pārējiem. Tas ir pilns produkts, kā jau teicu, mums nav mērķis nopelnīt ar šo lietotni. Mums mērķis ir parūpēties un pasargāt, radīt digitālo vidi drošāku. Un no plusiem es varu pieminēt, ka saraksti tiek veidoti tieši primāri Latvijas vajadzībām ar mērķiem, kas ir mērķēti pret Latvijas iedzīvotājiem. Reakcijas laiks, cik ātri saraksti papildinās, atgriezniskā saite, mums var uzrakstīt, mēs atbildēsim, un tas ir tepat Latvijā, kā arī lietotni var lietot ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Ļoti daudz plusu. Tā, kas man te bija... Tieši vakar atgriezos no Vācijas, kas tas ir pirmās dienas, nesapratu, kāpēc internets neiet, izdzēs ugunsmūru un viss aizgāja no Sintīs sveiciens. Nevajadzēja izdzēst, vajadzēja padot ziņu. Internets negāja. Atgriezās no Vācijas, kas tur pieslēgums jau tad mājas pieslēgums. Kaut kas tev tur būs ne tā sagājis, bet DNS ugunsmūru neizdzēs gan labāk. Es šo gadījumu nevarēšu nokomentēt, kāpēc tas tā notika, bet mums pēc mūsu pieejamās informācijas problēmu pēdējā laikā vairs netika novēroti, un arī ar tām problēmām, kas bija agrāk, viņas tika izlabotas. Un tā kvalitāte ir krasi augusi. Tā, sveiki, man te višķi par nopietnu ugunsmūrus paņēma, nobloķēt kurjeras vanu, kā rezultātā pats viņa aizbrauc uz citu pilsētu. Sveiciens no Ināra 26350. Tā, jāpiemēr, ka Jandeks mājaslapā pat nekad neesmu gājusi, bet es te paeju cauri un skatos, nekas cits kā Jandeks man te neparādās. To jau mēs iezīmējām stāstos Čavalīnu. Par taisnībām un netaisnībām, respektīvi mīti vai patiesības. DNS ugunsmūra aplikācija bloķē krāpnieciskus SMS. Nē, nebloķē. Viena iemesla pēc, es jau arī iepriekš ieskicēju, DNS ugunsmūris nekādā veidā neietekmē citas aplikācijas, īziņas, e-pastus vai ko citu. Viņš dara tikai savu darbiņu un viss. Ja jūs mēģināsiet nospiest saiti, kas ir īziņā, fiziski saiti, un viņš satēs tur pārlūkā, tad gan tiek veikts DNS pieprasījums uz DNS serveri, viņš pārvada pret sārakstu, un tad atgriežums, tas ir labs vai slikts. Respektīvi sliktais nemaz nevarēšu attaisīt. Jūs netiksiet krāpnieku lapā, jūs tiksiet pārvizīts uz drošo serveri. Lūk, tādā veidā tas ietekmēs, bet viņš nelasa e-pastus, viņš nelasa īziņas un viņš neskatās, ko jūs darat internetā. Viņam vienkārši tāda tiesība nav un tādas funkcionalitātes arī nav. Man ļoti patīk Andra ideja. Viņš pirmkārt uzliela tas, ka veči baigie maleči, labi pastrādāt, Ziemassvētkos uzliek visiem radiem, visi priecīgi. Jums vajadzētu iet tālāk, Andris rakstā, un vajadzētu uztaisīt tādu ugunsmūri, kas palīdzētu atšifrēt feikos politiķus. Un deaktivizēt viņus tieši pirms vēlēšanām. Politiskais ugunsmūrs. Neļauj nobalsot. Saturs jau nebūs mūsu kompetencē. Mēs nebloķējam lapas, kur ir kaut kas ar saturu saistīts, piemēram, kāds tur lamējas savā starpā vai autortiesību pārkāpumu. Es saprotu, šajā gadījumā mēs runājam par apdraudējumu. Jā, nevis par saturu, kur vienam lamvārdi ir ok, citam pīkstoļi traucē dzīvot. Lūk, mūsu uzdevums nav cenzēt, un mēs to nedarām. Mūsu uzdevums ir kiberdrošība, un to mēs uzskatām darām labi. Tā, uzstādot DNS ugunsmūri, redz, ka parādās VPN uzraksts telefonā. Kāpēc tas tā ir? Tā ir telefona tāda funkcionalitāte, jo DNS ugunsmūris sazinās ar DNS serveri, izmantojot drošo tuneli.
drošo tuneli, tas nozīmē, ka neviens no malas pat nevar redzēt, kāda domēna tiek izsaukta no telefona. Un šī iemesla pēc arī telefons uzrāda, ka ir VPN. Tas nenozīmē, ka tagad visa plūsma iet ar to tuneli. Tur tikai iet DNS pieprasījumi. Viss pārējais iet tā kā parasti. Tā, tas ir AliExpressā nopērkams. Viņiem tā aplikācija kā visām Ķīnas kamerām pikčerējas pa telefonu, un tas būs par iemeslu, kāpēc iespējams DNS ugunsmūris atvēra rakstījāns. Tagad uz sitienu es nevarēšu nokomentēt, ir jāiedziļinās. Tā, balspasta ziņas, sveiciens Stariņā, labā diena. Man ir jautājums par tādu adresi vk.ru, jo interesi pēc iegāja DNS ugunsmūrī paskatīties, kas man tur darās. Un man tur ir vairāki simti atvairījumu no vienas adreses, vienas dienas ietvaros katru minūti. Un dažviet skatos, ka pat minūtē reizes 2 vai pat 3 ir atvairījums, ar ko tas varētu būt saistīts. Paldies, Gunter. Jo, respektīvi, es internetā arī nesēžu katru mīļu brīdi, respektīvi vienā dienā visu katru minūti. Jā, pieprasījumi var notikt arī fonā, var iekešoties pieprasījumi. Un VK.ru, tas ir Krievijas sociālo tīklu portāls, un viņš ir ierobežots ar NPLP lēmumu. Tāpat kā Yandex.ru arī manā skatījumā prātīgs lēmums. Tā, kādēļ šo ugunsmūru nevar integrēt jau mobilo operatoru internetu pakalpojumu servisu sniedzējos, respektīvi jau uzreiz, kad tu pērc aparātu, sveiciens no 29447. Tas jau būtu tas jau būtu bišķi monopols tādā ziņā. To mēs nevaram dabūt gatavu. Cilvēkam ir jābūt brīvai izvēlei. Brīvai izvēlei, bet varu no statistikas pateikt, šobrīd ir Cik mums ir lietotāji? 84,000 lejupielāžu kopā ar Android un iOS. Būtu forši, ja tas skaitlis augtu lielāks, bet viņš aug, padruciņai aug. Izdarīsim tā, lai ir 100,000 pēc 2 nedēļām. Tā, paprasi, ko viņš ikdienā klausās, uzliekām IT džekiem kādu foršu dziesmu no Andras sveiciens. Starp citu, laiks ir nosvils. Ko uzlaižam ētrā, kas tev muzikāli patīk? Kaut kāds viens mākslinieks, kaut kas... Klausies, kaut kāds rokīgāks. Kaut kas rokīgāks. Klasisks, AC/DC, nezinu. Pilnīgi tagad uz pauzes esmu. Labi, Armin, viss ferši. Kaut ko roķīgu. Klasisku roķīgu. ZZ Top, nezinu. Nē, saki, ko tu gribi? Varbūt var kaut ko uzlikt no latgalīšu repa. No roka līdz hip-hopam aizgāja. Latgalīšu reps. Jā, ļoti labi ideja. Paldies! Pie manis ciemos šodien CERT-LV kiberdrošības eksperts Armīns Palms, un tas, par ko mēs te runājām šodien, bija DNS ugunsmūris. Tas galvenais mums bija mīti un patiesība par DNS ugunsmūri. Tas, ko mēs noskaidrojām, ka ir daudz lietotāji, bet vienmēr var gribēties vairāk. Izdarām tā, lai tie ir 100,000, nevis 84,000 lietotāji. Kamēr žārējas gaļa, tikmēr no 84 līdz 100,000. Paldies, Armin! Paldies! Paldies!